Pēda Latvijā komanda ir atgriezusies. Šodien apkopējam Latvijas 7 lielākās pilsētas pēc iedzīvotāju skaita, bet pirms video uzstādīsim jautājumu jums, skatītāji. Kurš no Latvijas reģioniem būs iegūs vismazāk vietas topā? Tā būs Latgale, Zemgale, Kurzeme vai varbūt Vidzeme? Atbildi uzzināsiet video noslēgumā. Tagad gan laiks. Ķersimies klāt top 7. 7. vietā rindojas Reizekne, kuru mēdz dēvēt arī par Latgales sirdi. Šī nozīme atspoguļot arī pilsētas Ģerbonī, kura pamatā ir Latgales kultūrvēsturiskā novada Ģerbonis, bet pie tā sirds vairogs Latvijas karoga krāsās. Kopš 1991. gada iedzīvotāju skaits Reizeknē diemžēl turpina samazināties. 6. vieta ir Isinis Ventspils. Šī pilsēta ir nozīmīga ar savu neaizsalstošo ostu, kur tiek pārkrauts liels daudzums naftas, kālijas sāls un citu resursu. Galvenais pilsētas ieņēmuma avots ir tranzīts, kas ir ļāvis pilsētai strauji attīstīties pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Pilsētas iedzīvotāju skaits pēdējos gados tikai nedaudz ir samazinājies. 5. vietā ir ierendojusies Latvijas lielākā kurortpilsēta. Pilsēta tradicionāli sadalīta atsevišķās daļās, kā piemēram Majori, Dzintari, Dubulti un citās. Tā ir Jūrmala. Pirmoreiz pilsētas nosaukums Jūrmala parādās Tālijā 1920. gadā, kad tiek izveidota Rīgas Jūrmala, kas pazīstama arī kā Baltijas Riviera. 4. vietu Latvijas apdzīvotāko pilsētu topā iegūst Zemgales sirds Jelgava. Tās senais nosaukums bija Mītava, kas cēlies no vārdiem mīt, mainīt un norāda uz mīšanās un maiņas vietu. Šo nosaukumu vairāk lietojuši citautieši. No 17. gadsimta pilsētas nosaukums ir Jelgava. Tas saistīts ar pilsētas ģeogrāfisku atrašanās vietu. Apvidvērts Jelgs nozīmē zems, mitrs un Jelga purvaina vieta. 3. vietā esat izcīnījuši jūs Liepājnieki ar savu pilsētu. Pilsētas tiesības Liepājai piešķir 1625. gadā. Savu mantojumu Liepāja ir atstājuši gan zviedru karaļi un vācu baroni, gan krievu caru un somu jēgeri. Savukārt Liepāja ir bijusi pat Latvijas galvaspilsēta. Liepāja piesaista savu pludmali ostu ar festivāliem, krodziņiem, ar savu simfonisko orķestri, ēģelēm un cilvēkiem. Latvijā Liepāja iestāv par vēja pilsētu. No Liepājas nāk arī Latvijas uzlaucošā zvaigzne Kristaps Porziņģis. 2. vieta Isīna Daugavpils, tā atrodas Latgalē, valsts dienvidaustrumos pie Daugavas. Pilsēta ir izvietota Austrumu Latvijas zemienes dienvidaustrumu malā. Pilsētas lielākā daļa atrodas senās Daugavas gultnē, kas tā teritorija ir šaura. Pilsēta izvietosies Daugavas abos krastos. Upes garums pilsētas teritorijā ir aptuveni 16 km. 1. vietu izcīna neviena cita kā Rīga, un tā ir Latvijas galvaspilsēta un galvenais rūpnieciskais darījumu, kultūras un sporta un finanšu centrs Baltijas valstīs, kā arī nozīmīga ostas pilsēta. Ar gandrīz 700 000 iedzīvotājiem tā ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs un 3. lielākā pilsēta pēc Sanktpēterburgas un Stokholmas visā Baltijas jūras reģionā. Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO pasaules kultūra mantojuma sarakstā, un tas ir ievērojams arī jūgendstila arhitektūra, kurai pēc UNESCO viedokļa nav līdzīga pasaulē. Rīga bija viena no 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētām. Top 7 Latvijas lielāko pilsētu apkopojums ir izskanējis. Mums ir jālepojas, ka mūsu mīļajā un sakoptajā Latvijā ir tik skaistas un lielas pilsētas. Ja jūs video sākumā uz mūsu uzdoto jautājumu atbildēja, ka tā ir Zemgale, jūs nekļūdījāties, jo vienīgā pilsēta no šī reģiona bija Jelgava. Uz tikšanos, draugi! Šeit ir mūsu tavu dzīve.